Ko biedri mēs esam Cēsu stadionā ģimnāzijas mūsu treniņu bāzē vasaras. 300 metru aplīts, bet viss notiek, redzat, jaunieši tur kustās, bet man blakus ir Ines Avsējo, kur mums klubu pārstāvēja aptuveni no 2008. līdz 2010. gadam un praktiski ir līdz šim sasniegusi visaugstākos rezultātus. 800, 1600 metros un arī 1500 vienreiz noskrēja, bet noskrēja ļoti labi. Ja? Tā kā Latvijā patreiz vispār neviena vēl netū nav, ja? Viena varbūt. Ines, pastāsti, kā tev iet, ko tu pa šiem gadiem esi sadarījusi. Tātad pēdējo reizi tu reāli esi trenējusies ar mums kāds 3 gadus, 4 gandrīz, jau iznāk 4 gandrīz. Ja? Pastāsti, kā tev iet, ko tu dari un kas tu vispār pa zvēri esi? Jā, man liekas, ka 4 gadi jau ir pagājuši, kopš esmu trenējusies. Pašlaik atrodos Anglijā. Netālu no Kembridžas. Ja ziniet, kas ir Kembridža, tur ļoti daudz koledžas, tur mācās ļoti daudz cilvēku. Jā, un es strādāju ar gaļām. Izklausās ļoti interesanti, jā, bet es pārbaudu gaļu kvalitāti, jā, bet vēl joprojām trenējos priekš sevis, jā. Tā ir tāda lieta, ko joprojām nespēju aizmirst. Tā kā, jā, tas tā īsumā par manīm, ko es daru, jā. Atbrauc apskatīties bijušo treneri un sportu. Sevi, tu iedomājies 8 gadu atpakaļ, tev bija tik gadi, cik tu pat izrēķinās. Ko tu atceries, piemēram, no tiem laikiem? Tajos laikos bija drausmīgs režīms. Tiešām? Jā, es atceros, tas bija skolas laiks, ja man bija 13 gadi. Jā, un man tā šķiet, ka tad es arī sāku vispār pieķerties sportam. Jā. Tas bija no tādiem laikiem, kad es jau uztvēru to tiešām ļoti nopietni. Sāku plānot savu dzīvi. Jā, sports bija mana otrā dzīves pusīte. Un jā, es atceros mācības, atceros treniņus ar skolotāju Austri. Nevienmēr bija viegli. Nebija, jā? Vienmēr nebija viegli. Jā, jo Austris ir ļoti stingrs. Tiešām? Jā, Austris vēl ir ļoti, ļoti stingrs, bet jā. Pagaidi, Ines, lūdzu. Jā, panāca ar Rihardu. Ines tikko man intervijā teica, ka esot ļoti, ļoti stingrs treniņos un tā vispār. Kā ir? Ir stingrs, jā. Tiešām? Pa pusē nav tik tās. Normāls džeks, jā. Ar Jāni mēs pēc tam parunāsim, jā. Jā, jūs jau bērns un tiek skatās interviju saprot, ka sports bez bijušas disciplīnas jau praktiski ir neiespējams. Spilgtāk ir palicis atmiņā 600 metri ziemas čempionāts. Tad, kad es noskrēju ar ļoti labu personisko, un jā, es dabūju medaļu, 1. vietu. Jā, tajā brīdī man liekas, ka es sapratu, ka tas ir mans 100% un kad ir to vērts atdot sev pilnībā. Jā, tas bija tāds, kas visvairāk ir palicis. Protams, pirms tam arī bija ļoti daudz maču, kuri man bija ļoti mīļi, bet tas bija tāds ļoti augsta profesionāla līmeņa rezultāts. Tā kā es biju ļoti mazliet arī trenējies, jā, tur pastāst, ar ko atšķirās Anglijas treniņu bāzes, treniņu sistēmu un vispār sistēma sporta kā tāda ar to, ko tu biji pieredzējis pirms tam Latvijā. Pastāst, kā tur viss notiek. Pirmkārt, tur ir 3 reizes vairāk cilvēku. Ja ņem lielu grupu treniņu, tur apmēram 40 cilvēki. Trenējās vienā grupā un tiek sadalīti vēl pa disciplīnām ar 3-4 treneriem. Tātad sanāk kādi 11 cilvēki vienā grupā. Un atšķirās ar to, ka tur tiek iesildīšanās veikta vairāk tikai ar dinamiskiem vingrinājumiem, kas man bija jauns, jo tad, kad es trenējos, mums bija gan statistiskie, gan dinamiskie vingrinājumi. Jā. Tas bija pirmā atšķirība, ko es pamanīju. Trenera attieksme, man liekas, nedaudz savādāka. Nebija tik stingri, jā? Nē, stingri bija tas pats, bet vienkārši par cik tur ir ļoti daudz cilvēku, viņš nevar veltīt katram cilvēkam savu personisko pusi. Tā kā vairāk tur ir profesionālā, vienkārši pasaka savu uzdevumu un tu viņu izpildi tā. Man tas īstenībā pietrūk, jo man ir ļoti svarīgi, ka mans treneris ir kā 15 meitenes vai jūs tur atsevišķi zēnu meitenes vai tomēr kopēji jauktā grupa? Nē, mēs bijām kopā, gan meitenes, gan puiši. Jā, un teiksim, viņi tagad pasaka, es gribu, piemēram, ātri skriet 800 metrus. Kas tur tālāk notiek? Vai kā tas notiek? Vai kā jūs sadalāt tur pa disciplīnām? Pastāst, kā tas tur ir. Tiek sadalīts pirmkārt pēc stipruma.
jo daži sportisti ir stiprāki, daži ir vājāki. Tad tiek dalīts pa grupām, lai stiprie varētu viens otram dzīties pakaļ kā zaķis. Es atceros no latviešu laikiem, jā, tās tiek saukts. Mums bija arī par vecumu grupām, jo bija ļoti daudz jauniņie, kuriem ir tikai 13, 14 gadi. Tie tiek dalīti atsevišķi, un, protams, puiši ir atsevišķi. Puišiem drusku savādāk bija. Viņi vairumā tika laisti tomēr visi kopā, lai lielākam progresam. Tā kā jā, tādās grupās mums tika dalīts. Nu, jā. Un, teiksim, 800 metru treniņš, ar ko viņš teiksim, tu trenējies šeit 800 metriem, nu, pa lielam, tā bija tava kroņa distance. Un mazliet arī tur tajā Anglijā. Un pastāst, teiksim, kādas atšķirības treniņas, ar tevīm parunāju, jo es aptuveni zinu, bet pastāst cilvēkiem, nu, tās lielās atšķirības. Tātad treniņi notiek tikai 3-4 reizes nedēļā kopā ar treneri. 2 no tām notiek stadionos. Viena notiek ārpus stadiona, kur tiek trenēta ļoti garas disciplīnas 800 un 1000 uz pilnā devi. Un vienu dienu mēs izmantojām priekš kalnu treniņiem, tātad visa grupa brauc kopā uz kalniem. Pārējās dienas tev ir jābūt pašam atbildīgam un jātrenējās ir tikai ar sevi. Tāds lūk notiekās. Nu jā, bet tu teici arī, ka treniņi ļoti smagi esot. Nu, tādā ziņā, ka baigi daudz jāskrien intervāla treniņi, ja, nu, teiksim, tur 300 metru, tur 12 reizes, ja, tādā ātrā tempā. Bet kā viņi, teiksim, sadala, piemēram, nu, kuram cik skriet, vai vienkārši tas tā, nu, diezgan rūpnīcas variantā. Vai visi tagad maucam 12 reizes 300 un kā viņi nosaka ātrumu, kādā tev jāveic tā distance? Pirmkārt, atkal tiek dalīts pēc vecumiem. Ja mazākiem ir jāskrien 8-9 reizes, tas ir tā kā cik vajadzētu noskriet, bet tu skrien principā līdz mirklim, kad treneris redz tavā rezultātā ļoti lielu kritumu. Tajā brīdī tev tiek apstādināts un tu vairs nedrīkst skriet. Tas ļoti grūti treniņi, par cik mēs trenējamies reti kopā ar treneri, tā kā mēs atdodam visus spēkus. Jā, un stadionā principā mēs skrējām tikai 300, 200 un 100 metrus. Ārpus stadiona mēs skrējām 800 un 1000 metrus. Pa pusstundas laiku tiek iedalīti 800 metri, un tev ir jānotur savs ātrums. Un jā, tas tā īsumā. Nu, teiksim, vai tu atceries, cik piemēram, nu tātad pusstundā tev jānoskrien, tu stāstīji 800, tad tur ir 1,5 vai 2 minūtes atpūta un atkal, ja. Aptuveni, tu atceries, kādā ātrumā tu skrēji šos intervālus, teiksim, aptuveni? Vidēji bija 2,36 līdz 2,45. Un varēja noturēt šo. Jā, tas bija tāds laiks, kurā es centos iekļauties, par ko treneri man teica, ka vajadzētu iekļauties, jo redz, ka es tiešām varu. Jā. Ok, nu tātad informācijai A grupas meitenes mūsdienās skrien tātad 800 metri iziet sacensībās uz starta. A grupas meitenes skrien aptuveni, nu tādi ļoti labi 2,21, ja, un pārējās ap 2,30. Tad tas izejot vienreiz noskriet 800. Nu, un intervālā Ines Jādragā bija 2,35, 2,40. Tas jau ir tā kā bišķi iespaidīgi. Nu, par bāzēm varbūt pastāst stadioni, manēži, kas tur vēl, teiksim, kaut kā džakuzi, es nezinu, kas tur. Ar stadioniem ir ļoti pašvaki, ja godīgi. Manā pilsētā es zināju vienu tikai 400 metrīgo stadionu, kur var tiešām pēc pilnas programmas trenēties. Un katrā lielā pilsētā principā ir viens. Angļiem vairāk ir futbola stadioni. Par cik mēs zinām, viņi spēlē ļoti daudz futbolu. Tā kā vairums treniņi notika vai nu futbola stadions, vai nu Kembridžā, kur ir vienīgais labākais stadions. Jā. Tādā veidā tiek trenēts. Ļoti pašvak. Latvijā ir vairāk stadionu. Nu, kā ir ziemā? Ziemā, par cik Anglijā ir... Ziemas nav. Jā, ziemas nav un sniega ir ļoti reti. Nekas īstenībā nemainās. Treniņi notiek stadionos, treniņi notiek uz zālītes. Un vienīgās izmaiņas ir tik līdz uzsniegs sniegs un kļūst slideni. Treniņi tiek atcelti. Neviens netrenējās. Tu vienīgais vari darīt kaut ko mājās, bet tev tiek piekodināts, ka jābūt ļoti uzmanīgam, jo tajos laikos tiešām ir ļoti bīstami. Savu mērķi sportā sasniegt un ko tu viņiem novēli varbūt? Nu, pāris vārdos man liekas, ka man nesanāks. Nē, tieši tas tā pāris vārdos, tas bija tā, nu, tā stilam vienkārši. Ko es varētu pateikt? Manuprāt, pats pirmais un galvenais ir spēt atslēgties no visa pārējā. Ja tev sports ir tiešām tavs mērķis uz taviem sapņiem, ir jāspēj atslēgties no visādām blakus lietām. No liekiem draugiem, no liekām atpūtām. No alus, jā? Jā, protams, no alkohola tas vispār ir drausmas, jā, nekāda pīpēšana. Un, manuprāt, tiklīdz tu uztaisi pirmo blakus soli, tas jau ir kā traucēklis taviem sapņiem. Tas ir pirmkārt, ko es varētu ieteikt. Otrakārt,
nekad nepadoties pat tad, ja tev no sākuma neizdodas. Kā saka vienmēr. Ja kas nav izdevies, tas nozīmē, ka vēl tev viss tikai priekšā. Nekad nepadoties, ja tev ilgi neiet, vai ja tev vienas mači ir ļoti neizdevušies un tavs personiskais rezultāts ir nokrities, tas nenozīmē, ka tu esi tagad pats sliktākais un ka tev neiet treniņos un tu neesi radīts tam visam. Tas neko nenozīmē. Tas nozīmē, ka tev jāiegūda iespējams ir vairāk spēka, vairāk jābūt pacietīgam. Un jā, tas, manuprāt, ir viens no vissvarīgākām lietām. Jā.